Cienītājs, atveram lūdzu logu. Jā, noskaidrojāt. Ko tad? Jūs alkoholu šeit nesat lietojis? Lūdzu, uzrādiet savus apliecības. Protams, jā, viennozīmīgi. Kāpēc neskatieties acīs? Kas? Kāpēc acīs neskatāties? Es jums skatos acīs. Jūs kaut ko izņemot alkoholiskos dzērienus esat šodien lietojis? Izkāpjam lūdzu ārā no mašīnas. Lūdzu, pildam policijas darbinieku. Zvaniet Cienītājs, Zvaniet prezidentam. Ja obligāti. jūs veiksiet šīs darbības, Cienītājs, jūs paskapsiet datu! Izkāpjam Nācu lūdzu ārā. informāciju! Izkāpjam lūdzu ārā no transporta līdzekļa. Bāka 553, kungs ir neadekvāts, iespējams narkotisko vielu reibumā. Piesūt lūdzu kāds steidzamāk te, lai izvilkt viņu ārā no mašīnas. Cienītājs, izkāpjam lūdzu ārā no transporta līdzekļa. Pēdējais brīdinājums jums. Labi. Kāpēc jūs mētājat? Tā ir inovācija. Kas? Jūs nedrīkstat vispār aiztikt te neko. Labi, velkam viņu ārā visu. Tātad jūs nepildat policijas darbinieku likumīgās prasības. Policijas darbinieki nepilda Cienītais, pret likumīgās- jums tiks pielietots fizisks spēks, tā skaitā var tikt pielietoti rokudzelži un elektrošoka pistoli. Ja jūs tūlīt pat neizkāpsiet ārā no transporta līdzekļa. Ko jūs man pielietosiet? Izkāpjam lūdzu ārā, visi dodamies. Cik ir laiks tagad? Cienītais, es jums gribētu atbrīvot rokas no rokudzelžiem. Kā es to varētu lūdzu izdarīt, lai vienkārši netraumētu jums neko? Cienītais, kā es varētu atbrīvot jums rokas? Kas ir jādara himnas laikā? Jānosējas stājām mierā! Cienītais, Mierā! Jūs pietiekoši labi dzirdat. Mierā. Lūdzu, kāpjām ārā. lūdzu izkāpjam ārā no transporta. Cienītais, jūs vēlaties, lai es jums atbrīvotu rokas?